Lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā mēs kopīgi pārdomāsim Dieva vārdus no Lūkas evaņģēlija 12. nodaļas. Jēzus saka: Ugunī es esmu nācis mest uz zemi, un kā es vēlos, ka tā jau degtu. Bet ir kristība, kurā man neatop kristītam, un cik es esmu sasaistīts, kamēr tā piepildīsies. Jums šķiet, ka esmu ieradies nest mieru uz zemes. Nebūt ne, es jums saku, bet gan šķelšanos. No šā laika 5 vienā namā sašķelsies, 3 pret 2 un 2 pret 3. Tēvs stāsies pret dēlu un dēls pret tēvu, māte pret meitu un meita pret māti, vīra māte pret vedeklu un vedekla pret vīra māti. Un viņš sacīja ļaužu pūlim: Kad jūs rietumos redzat paceļamies mākoni, jūs tūlīt sakāt: lietus tuvojas, un tā notiek. Kad pūš dienvidvējš, jūs sakāt: būs karstums, un tā notiek. Liekuļi, zemes un debesu izskatu jūs protat pazīt, bet kādēļ jūs nepazīstat šo laiku? Āmen. Mīļais Kungs un Dievs, mēs Tev lūdzam, lai Tu mums dod savu svēto garu, ka mēs ar atvērtām sirdīm satveram Tavu vārdu patiesību, ka Tavu vārdu patiesību satvēruši, mēs satveram arī dzīvību. To mēs Tev lūdzam caur Tavu mīļo dēlu Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. Dievs uz mums caur svētajiem rakstiem runā ar divējādu vēsti. Viņš runā uz mums ar bauslību un ar evaņģēliju. Viņš runā uz mums gan ar likumu, gan arī ar žēlastību. Ar bauslību savu nemainīgo likumu Dievs mums uzrāda grēkus, apsūdz, bet ar evaņģēliju mierinošo vārdu mūs stiprina un iedrošina. Ar vienu vēsti Dievs mūs noved pašā ellē, ar otru mūs izceļ no tās un ieved paradīzē. Tāda, mīļā draudze, ir šī dievišķā pedagoģija. Tā Dievs mūs māca un vada, audzina, arī pasargā no maldiem, visiem citiem neceļiem, kas mums varētu kaitēt. Šo divējādo vēsti, Dieva likuma un viņa žēlastības sludināšanu mēs pat varētu nosaukt par patiesības sacīšanu, par robežu vilkšanu. Dieva vārdi, ja tie pareizi ir izšķirti, darbojas precīzi un gluži kā labs ķirurģis skalpelis. Un mums to vajag. Mums vajag, lai Dievs uz mums runā savus patiesības vārdus, un lai mēs Dieva vārdu gaismā iegūstam skaidras robežas. Un tas ir kaut kas pavisam pretējs, kas ir novērojams mūsdienās, kur daudzi saka, ka katram jau ir sava patiesība. Man ir sava, tev ir sava, nu tad dzīvosim tālāk kopā draudzīgi. Nekādas diskusijas par patiesību mums nevajag. Tā jau varētu runāt visi citi, bet tikai ne kristieši, kas savu ticības un mācības atziņu balsta svētajos rakstos, jo tur Dieva balss saka skaidri, ka skaidras, pareizas mācības mērķis ir pestīšana. Un ja Dieva balss, ko mēs dzirdam svētajos rakstos, tiek sagrozīta, tad arī mūsu dzīves galvenais mērķis tiek sagrozīts un pazaudēts. Tātad Dieva vārdi ir precīzu robežu vilkšana.
Tie mums māca, ka patiesība pretēji mūsdienu uzskatam nav izplūdusi un nekonkrēta. Un par to mums jau skaidri liecina pazīstamie Kristus vārdi, kad viņš par sevi saka: es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Daudzi kristieši diezgan bieži šos populāros vārdus citē kā tādu lozungu. Bet jautājums, vai šie vārdi patiešām tiek arī pareizi saprasti? Ko nozīmē tas, ka Jēzus ir ceļš? Kāpēc Jēzus uzreiz šajā salīdzinājuma trīsskanī pirmo liek ceļu? Ceļš ir ļoti labs salīdzinājums. Ceļš mums norāda uz robežām. Jo kas tad ir ceļš bez robežām? Ceļš bez robežām ir tuksnesis. Tā ir maldīšanās, bezmērķīguma un tukšuma izjūta. Jo tuksnesī tu kaut kur ej un varbūt nemaz nezini, kur tu ej. Bet ja mums ir ceļš, drošs un labs ceļš, tad pat dziļākajā naktī mēs varam nenomaldīties no sava mērķa. Ceļš mūs uztur robežās un pareizā virzienā. Jā, tāpēc Jēzus pats un viņa vārdi mūs uztur pareizajā un patiesajā ceļā, kas ved dzīvībā. Un kā jau es sacīju, tad Dievs mūs vada ar divējādu vēsti. Gan ar skarbo bauslību, gan ar mierinošo, dziedinošo evaņģēlija vēsti. Šīs divas vēstis mēs pat varētu likt par šīm divām ceļa pusēm, par divām robežām, kuras mums ir skaidri jāņem vērā. Bet īpaši šodien mūsu šīs dienas sprediķa tekstā mēs dzirdam, kā mūsu kungs Jēzus uz mums runā savu skarbo, tiešo un nesaudzējošo vēsti. Bet arī tie taču ir viņa patiesības vārdi, kur ir mums tik ļoti nepieciešami. Mēs nevaram tos atmest un neklausīties. Mēs nevaram noņemt robežu un ceļu pārvērst par tuksnesi. Jēzus saka: ugunies esmu nācis mest uz zemi, un kā es vēlos, ka tā jau degtu. Bet ir kristība, kurā man jātop kristītam. Un cik es esmu sasaistīts, kamēr tā piepildīsies. Jums šķiet, ka esmu ieradies nest mieru uz zemes. Nebūt, ne, es jums saku, bet gan šķelšanos. Te mēs varētu sacīt: ak, pestītāji, cik skarbi ir tavi vārdi. Uguns mešana uz zemes un vēlēšanās, ka tā jau degtu. Kristība, kurā viņš ir sasaistīts, nemieris un šķelšanās. Šeit izgaismojas patiesība, ka Kristus draudze nav nekāda miera osta. Ja šeit mēs meklējam kaut kādu pasaulīga miera vietu, tad to mēs neatradīsim. Kristīgā draudze nav miera osta, bet drīzāk tā ir kara darbības teritorija. Laikam jau tāpēc dažiem tukšas baznīcas patīk labāk nekā pati draudze. Tukšā baznīcā tu neesi ne ar vienu saistīts, uguns nav, nemiera nav, šķelšanās nav. Bet šeit jau mums šī līnija ir jāvelk tālāk un jāsaka, ka Dieva jau arī tur nav. Tukša baznīca patiešām arī ir tukša, jo Kristus savu klātbūtni ir ielicis savā draudzē. Savu draudzi jau viņš sauc par savu miesu, ne jau kādu ēku, dievnamu. Nekur Jēzus nav apsolījis, ka viņš būs sastopams baznīcā, ka kāds cilvēku celts dievnams būs viņa miesa, jeb viņa klātbūtne. Ja kāds patiešām vēlas Kristus klātbūtni, tad tādam ir jāsastop draudze. Tam jābūt ir draudzē. Tukša baznīca patiešām arī ir tukša.
Tikai trauks, kurā Kristus pasniedz savu nopelnu dārgumus, grēku piedošanu un dzīvības pilnību. Uguni Jēzus ir nācis mest uz zemi. Viņa vārdi arī šie, ko mēs šodien pārdomājam, ir šī šķīstījošā uguns. Tā ir bauslības uguns, kas uzrāda grēku un aicina uz atgriešanos no grēkiem. Jēzus vēlas, lai visa zeme degtu šajās ugunīs. Viņš vēlas, lai visa zeme atgriežas no grēkiem. Un tad tālāk viņš saka, ka ir kristība, kurā viņam ir jātop kristītam. Un tā ir atsauce uz Jēzus paša kristībām, kurās viņš uzņēmās pasaules grēkus un tapa par Dieva jēru, kas nes pasaules grēkus. Grēka dēļ Dieva dusmu uguns nāk pār visu pasauli, bet Jēzus mirdams pie krusta stājas zem šīs Dieva dusmu uguns mūsu vietā. Un tad tur pie krusta piepildās šie Dieva vārdi, ka sodība guļ uz viņu, caur ko mums miers nāk. Kristus krustā Dieva dusmu uguns tiek noslāpēta. Mūsu grēku parāds ir nolīdzināts. Un Kristus kristība Dieva dusmu ugunī pie krusta dāvā mums kristību ūdenī, ka līdz ar viņu kristībām mirstam un līdz ar viņu arī augšām celjamies. Šeit pat varētu lietot tādu līdzību. Ja tu vēlies izglābties no Dieva dusmu uguns, tad tev ir jālec kristību ūdeņos. Tie mūs glābi, jo tie mūs savieno ar Kristu un viņa augšām celšanos. Kaut ko šādu uzklausot, šo bauslības vēsti, kādi varētu sacīt, šie vārdi ir smagi, kas tos var klausīties? Šādi jautājumi reiz kādi cilvēki Jēzum sacīja un aizgāja no viņa. Jā, ja Jēzus nav tāda miera avots, kādu pasaule grib, tad viņš tiek atmests. Ja Jēzus nav tāda miera avots, kādu pasaule grib, tad viņš ir jāsit krustā. Ja Kristus draudze nav tāda miera avots, kādu pasaule grib, tad tā ir jāpamet, jāapvaino, jāizsmej, un tas, kas jau arī bieži mūsdienās notiek. Tāpēc šeit izgaismojas nākamie Jēzus vārdi. Jums šķiet, ka esmu ieradies nest mieru uz zemes. Nebūt nē, es jums saku, bet gan šķelšanos. No šā laika 5 vienā namā sašķelsies, 3 pret 2 un 2 pret 3. Tēvs stāsies pret dēlu un dēls pret tēvu, māte pret meitu un meita pret māti, vīra māte pret vedeklu un vedekla pret vīra māti. Pasaule jau negrib Kristus patiesības vārdus, tāpēc jau ir labāk sacīt, ka katram ir sava patiesība. Nu jā, katram jau ir sava patiesība, lai katrs varētu palikt savos grēkos. Un tā arī par Dieva tiesas uguni nebēdāt. Un tad jau arī notiek tā, ja kāds vēlas šajos Kristus patiesības vārdos palikt, viņa bauslībā, viņa šajā Dieva vārdos, kas grauj klintis, un arī viņa žēlastības vārdos palikt. Likt Jēzu kā galveno patiesības mēraukli. Ja kāds to vēlas darīt, no tad tik sākās. Sākas tumsas, šķiršana no gaismas. 5 vienā namā sašķeļas, 3 pret 2 un 2 pret 3. Tēvs pret dēlu, dēls pret tēvu, māte pret meitu un meita pret māti. Bet šī šķelšanās jau notiek tikai tur, kur kāds no sirds vēlas savā dzīvē Jēzum sekot. Ja 5 dzīvo vienā namā un 3 seko no sirds Kristum, tad pret viņiem nostājas 2. Ja 2 Kristum seko, tad pret viņiem nostājas 3.
Tā nu man atkal ir jāsaka, kristīgā draudze nav miera osta, bet gan karalauks. Bet ir jau tā, mīļie, ka kristīgā draudze jau nevienam neuzbruk. Mēs jau nevienam neuzbrukam, bet parasti jau uzbrukumus un naidu saņem tie, kas ir iepazinuši patiesības ceļu un ir iemīlējuši to, kas ir atbrīvojis no visiem grēkiem. Citreiz jau pietiek tikai ar to, ka kaut nedaudz parādām uzticību Jēzum, tā uzreiz pretīm saņemam svelmainu, ugunīgu vētru. Tēvs pret dēlu un dēls pret tēvu, māte pret meitu un meita pret māti un tā tālāk un tā tālāk. Tieši tāpēc šī patiesības apliecināšana kaut tikai ar savu attieksmi, bez vārdiem, tūdaļ izraisa šķelšanos. Un var jau būt, ka jūs saklausījāt, ka Jēzus parāda, ka tas vispirms notiek ģimenē. Svētdien piesakās atbraukt bērni, mazbērni, radi un draugi. Vai mēs teiksim, ka mums ir jāiet uz dievkalpojumu? Mīļā miera labad lielākais vairums dod priekšroku ģimenei, nevis dievkalpojumam. Protams, ģimene ir svēta lieta, bet te ir tas jautājums, vai mēs paši vēlamies savus mīļos ģimenes locekļus redzēt mūžībā. Ja mēs paši citiem neparādām attieksmi, ja neapliecinām savu ticību ar vārdiem un darbiem, bet tad kā tad to varētu iegūt mūsu tuvie? Mēs ziedojam viņiem dievkalpojumu laiku un uz spēles liekam mūsu kopīgo prieku mūžībā. Vai tas patiešām ir to vērts? Vai ir vērts mums mirkli iemainīt pret mūžību? Dieva mīlestību pret pasaulīgu mīlestību. Es arī vēlētos, lai tas viss būtu tā vieglāk, ka tā bauslība, ko Dievs uz mums runā, būtu tāda vieglāka un maigāka, bet bez tās nevar. Tā ir precīza robežu vilkšana. Jo tas ir tāpēc, ka tumsa ar gaismu nekad nebūs samierināma. Kur mēs paliekam Kristus patiesības gaismā, tā tūdaļ rodas spriedze. Tāpēc patiesības apliecināšana kaut tikai ar attieksmi var būt mūsu dzīvē ļoti sāpīga, nepatīkama, bet tajā pašā laikā tā ir arī pati lielākā atbildība un pats lielākais mūsu dzīves uzdevums. Bet tas viss tikai tāpēc, lai mēs piedzīvotu īstu mieru. Mieru ar Dievu un mieru, kas nāk no Dieva. Nevis to mirušo mieru, ko mēs saucam mieru, mīļā miera labad. Jēzus saka, mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, nekā pasaule dod, es jums dodu. Jūsu sirdis, lai neiztrūkstas un neizbīstas. Mums nav jāizbīstas no tām reizēm, kad mēs uzdrošināmies apliecināt savu ticību un piederību Jēzum. Kā Dieva vārds to rāda, mēs piedzīvosim dusmas, nemieru, šķelšanos, apvainojumus. Bet tikai tur, kur tas notiek, tur arī pats Dievs var nākt un atkal visu atjaunot, savienot, atgriezt un no tumsas izraut. Kristus patiesības balsī ir jāskan. Ceļš caur viņa vārdiem ir jānoliek un tajā ir jāpaliek. Un tur, kur mēs šajā patiesības ceļā uzticīgi paliekam, tur taču ir arī iespēja citiem nākt mums līdzi. Lai Dievs dod mums izturību, pacietību un arī sirdžu skaidrību par to lielo prieku, kas mums katram ir nolikts debesīs, bet kuru jau mēs sākam piedzīvot jau šeit virs zemes. Šim debesu priekam mēs jau piederam. Un tajā caur Kristus žēlastību un patiesību ir aicināti arī visi citi, arī mūsu mīļie un tuvie.
viņus patiesi mīlēdami, lūgsim par viņiem, lūgsim par savu mīļo dvēseli pestīšanu, jo cits jau droši vien to nedarīs. Un kur tas notiks? Kur mēs lūgsim, kur mēs apliecināsim savu ticību, tur arī atmirdzēs Dieva svētība, vienprātība un miers, kas ir augstāks par visu mūsu cilvēcisko prātu un saprašanu. Āmen.